Mašīna ir nenokaujama. Ko es varu teikt par motori? Monošprice. Kas ir ņemot vērā šādas te pa pusē retro mašīnas? Šai mašīnītei gads jau ir 90. Tātad nopirksiet VS statusu, iziet varēsiet. Tā. Bet patiesībā, kas tad ir interesanti, kad te ir motori, ir monošprices pārsvarā. Tur arī nāca 1.8, 2.0, dažādi. Ir diezgan viegli labot. Ja pieņemsim karburātoru motoriņu, tā kā tu nopērc mašīnu ar karburātoru motoru, tad Latvijā šobrīd ne visi ir gatavi darboties un strādāt ar karburātoru. Bet ar monošprici? Jā, lūdzu. Varbūt uzreiz pieminēšu arī kādu mīnusiņu, kas ir trešajam, ja tu pēc, par ko tev ir jārēķinās. Gaisa padeve. Tā gaisa padeve ziemā ir jātīra mums šeit aizmugurē. Šī tā saucamā lūpa, jo tur iet tā gaisa cirkulācija. Jo, kā redzat, nav restes priekšā. Un tad viss tā gaisa cirkulācija notiek caur šejieni un arī šeit. Tā ka tas vienmēr ir jāskatās ziemā braucot, bet es domāju, ka ja šādu mašīnu tu pēc, protams, tu viņu var pirkt kā daily drive, bet man būtu ļoti žēl šo auto izmantot ziemā pie mūsu sāļainajiem ceļiem, bet B3 ir nenokaujams. Vienkārši nenokaujams automobils, kur vari braukt pie Omas uz Dāču un pa Rīgu. Nu, fantastiski. Teikšu, man baigais priekš to redzēt. Nevar, man tā patīk, tā kā piesako. Ja tev patīk vecie Passat, piesako. Kur meklēt braucamo? Motorfight LV. Labākā likme piķim. Tepat Motorfight LV. Apkopo datus no oficiāliem autotirgotājiem Latvijā.